Esiet sveicināti visi podcastu Parakletos skatītāji, klausītāji. Mēs atkal esam tiešraidē. Un tas nozīmē, ka Parakletos ir svētā gara vārds grieķu valodā, kādā Jēzus viņu nosauc. Tāpēc, ja jūs gribat zināt, kad mums būs šīs tiešraides, abonējiet, piespiediet zvaniņu, tad vienmēr jūs zināsiet. Un šodien mans raidījums būs krievu valodā, jo pie mums ir īpašs viesis, un pēc kāda laika mēs publicēsim arī tulkojumu latviešu valodā. Здравствуйте все. Esiet visi sveicināti. Mums būs podkāsts. Šodien mums viesos ir Johannes Raimers. Daudz dažādu statusu jums ir. Mācītājs, misiologs, evaņģēlists. Arī daudz grāmatas tu esi uzrakstījis. Esat mīļi sveicināti. Paldies par uzaicinājumu. Johannes, man ir bijusi iespēja ar tevi kopā izdot grāmatu par svētā gara dāvanām. Jūs esat baptistu mācītājs, taču tu esi rakstījis grāmatu par gara dāvanām. Nu kā tu kā baptists izdomāji, ka šāds materiāls ir vajadzīgs? Es domāju, ka baptisti taču arī ir kristieši. Ja jau viņi seko Kristum, tad arī savā jaunpiedzimšanas dienā arī viņi saņēma vismaz vienu svētā gara dāvanu. Vismaz tā Bībele saka. Un es kā mācītājs mācu draudzei to, ko Bībele māca. Jā, taču baptistiem vajadzētu turēties pie Bībeles, un tas būtu pareizi. Protams, ir dažādi viedokļi, kas nav baptistu viedokļi, ka ir, piemēram, kādas gara dāvanas, kas ir beigušās, un šī uzskats sakņojas reformācijā. Taču baptisti iesākumā neturējās pie šādas uzskata. Kad parādījās vasaras svētku draudzes, tad baptisti teica, mēs negribam būt vasaras svētki. Un ir daudz arī harizmātu vasaras svētku kustībās kaut kas notiekos, teikt, es arī to negribu. Un tur šajā materiālā vairāk kā 9 gara dāvanas. Un ir vairākas harizmātiskās kustības, kas saka, ka ir tikai 9 gara dāvanas. Jā, kurienes tas nāca šāds uzskats? Jā, ir tāda ideja. Es priekš sevis esmu sapratis, ka visu, ko Bībele nosauc par gara dāvanu vai dāvanas no svētā gara, tās ir dāvanas, par kurām vajag runāt. Svētos rakstos viņas ir aprakstītas. Ir pārstāvi, kas pat saka, vēl redz dāvanas citās lietās. Citas kustības atkal saīsinājuši līdz 9 gara dāvanām. Taču ir kādas lietas, kas netiek atzītas. Piemēram, ir vairākas vārdu dāvanas, atziņas vārds, gudrības vārds, pravietisks vārds. Un viss tā kā vienas kustības savieno viņas vienā. Taču, ja Bībele saka, ir 5 dažādas vārdu dāvanas, es arī visas 5 gribu uzskaitīt. Es gribu turēties pie svētiem rakstiem šajā ziņā. Un šādā ziņā es esmu radikāls. Priekš mums bija ļoti interesanti uzzināt, ka ir 5 vadības dāvanas – apostols, pravietis, evaņģēlists, gans un skolotājs. Taču, teiksim, mūsu kontekstā kristietībā parasti ir viens mācītājs, visi gaida no viņa kā no supermena. Taču kāpēc ir cik svarīgi draudzēm un kristiešiem saprast, ka ir 5 dažādas vadības dāvanas? Kāpēc svarīgi to saprast, ka ir atšķirības starp šiem vadītāju dāvanām? Skaties, jautājums ir par to, kāpēc vajadzīga vadība draudzē. Principā draudzē nav vajadzīgs menedžers, reliģijos menedžers, kas kaut ko organizē, tur sapulces,
vai organizē kaut kādas liturģiskas tikšanās. Ja viss balstās tikai uz to, ka vajag organizators reliģijas, tad vienkārši vajag reliģisku organizatoru. Un, ja tu nosauks par mācītāju, nu tad tāds arī būs mācītājs. Taču svētajos rakstos līdzīga tipa reliģisks vadītājs, tas ir tāds, kuram ir iedota vadības dāvana. Tātad vārds, kas tur iedots, ir vārds menedžers. Tad ir konkrēti cilvēki, kam ir iedot menedžera dāvana draudzē. Tad, lai viņš organizē sapulces, lūkšanām. Taču šis tips, viņš nav nosaukts par garīgu vadītāju. Nu, viņš drīzāk tāds cilvēks ar vadītāja dāvanu tīro, ir drīzāk kaut kas līdzīgs diakonam. Taču tās dāvanas, ko Dievs ir devis draudzē, lai audzinātu svētos kristiešus kalpotājus, lai viņi atrod savu aicinājumu. Šīs 5 dāvanas ir nosauktas. Tātad Dievs ir iecēlis draudzē cits par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un cits par skolotājiem. Lai viņus sagatavotu, apmācītu svētos kalpošanas darbam. Un tad viņus vairs nemētās dažādu mācību vēji. Un viņi augs visā Kristus augumā. Un pados viens otram roku, un Kristus miesa augs. Tad kāpēc vajadzīgs šie 5 šķautņu kalpošana? Lai palīdzētu ticīgiem atbrīvot, jeb ieiet savā aicinājumā. Atrast savu īsto vietu savā Kristus miesā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, lai viņus varētu uz kāda stipra pamata un palīdzēt viņiem izaugt garīgi. Trešais iemesls, kāpēc šādus Dievs dod, lai viņi viens otram palīdzētu, kā Pāvils saka Efeziešiem 4. nodaļā, padot viņiem roku, palīdzēt augt Kristus miesai, lai draudz, principā, lai augt. Tur, kur nav šī 5 šķautņainā kalpošana, var izveidot reliģisku sabiedrību. Tur būs grūti sagaidīt kādu īpašu aicinājumu atrašanu. Viņi pat nezinās, kas viņi ir Kristus miesā. Viņi zina, ka viņi ir draudzes locekļi, bet kādi locekļi viņi nezina. Tur, kur ir 5 šo tipu kalpošanu, tur veidojas garīga izaugsme. Viss Kristus miesa aug. Un, kad atkal parādās kāda jauna mācība šajā pasaulē, viņi visi, teiksim, krīt kā domino kauliņi. Taču šādā draudzē atkal Kristus draudze spēja būt stipra šajā pasaulē. Nu, praktiski. Nu, piemēram, Latvijā es nezinu, kur ir šāda 5 šķautņu vadītāju draudze. Tātad 5 šķautņu vadītāju draudze. Vai ir kāds piemērs, kur tas reāli strādā? Kur viss šīs 5 šķautnes ir? Vai Latvijā ir kādā draudze, piemēram? Vai kaut vai Vācijā? Nu, es pieņemu, ka varētu būt Latvijā, bet es Latvijā neesmu tik bieži. Vācijā mums ļoti daudz tādas draudzes. Nu, kā tas strādā? Nu, tas strādā tā. Tātad no sākuma vispār jāsaprot, kas ir apustulis. Konkrētā sapratnē dažiem cilvēkiem liekas, ka apustuļi ir beiguši šī kalpošana. Beigusies tie bija tie 12, kas bija ar Kristu, nu labi, vēl Pāvils bija. Bet jaunajā darbā nav nosaukt tikai 12, bet 32 dažādi apustuļi. Pat viena sieviete ir nosaukt par apustuli. Tad, ja apustuļi nav tikai 12 mācekļu institūts, bet ka tas bija aicinājums Kristus draudzē. Un tāpēc Pāvils raksta Efeziešiem 4, kad Dievs ir paredzējis, ka draudzēs ir apustuļi. Nesaprotot apustuļu aicinājumu, ar ko viņš elpo, kāds ir uzdevums apustulim. Un mums ir mūsu vidū šādi apustuļi.
Bet, mēs viņus parasti tā gan nesaucam. Ir, piemēram, vecāju komandas, kur var redzēt, ka ir kādi no draudzes vecajiem, ir īpaši tādi misionāli aicinājumi, viņi saprot Dieva misiju pasaulē, viņi dzīvo ar misiju, viņi inicē lietas, uzsāk projektus. Mēs visu kaut kādu viņus saucam, bet pēc būtības viņi dzīvo kā apustuļi. Tāpat arī pravieši. Tāpat arī par praviešiem. Tad jautājums, vai baptistu vidū ir pravieši? Jā, ir. Piemēram, mūsu pēc Padomju Savienības teritorijā ir Latvijā viens no pazīstamākajiem praviešiem, ja praviešu aktīviem cilvēkiem bija Fetlers. Jā. Vai viņš nebija evaņģēlists? Viņš bija pravietiski, orientēts cilvēks. Jā, protams, nav teiks, ka visas dāvanas ir atdalītas, bet es neesmu saticis kādu, kuram viss 5 šīs dāvanas ir. Tāds gan cilvēks mēs neesam saticis. Vai labi, piemēram, krievalodīgajā vidū. Ivans Stepanovičs Prahānovs. Ļoti izteikts pravietisks aicinājums un dāvana viņam bija. Kādas ir pravieša raksturiezīmes? Vai tas ir tas, kas pa pēdējiem laikiem runā? Redz vīzijas. Kāda ir tava definīcija? Skaties, pravietis, kā vecajā darībā, tā jaunajā darībā, tas ir cilvēks, kurš konkretizē Dieva gribu konkrētā situācijā. Tātad, principā, viņš var pateikt, ko Dievs gribēja pagātnē, tagad un gribēs nākotnē. Tas nav tā, ka viņš visu laiku zina visu, taču Dievs ar šo cilvēku atklāja Dievs savu vārdu konkrētā situācijā. Tātad, pravietis tas, kas runā konkrētā situācijā. Piemēram, kad es atgriezos un nācu pie Kristus, es nāku no Igaunijas, un Igaunijā bija viens no vadošiem sludinātājiem. Viņš bija Igauns, viņš atbrauca uz mūsu Koklievārvi pilsētu. Viņš tā kā gribēja sludināt par vienu, bet pirms svētdienas viņš teica, es saprotu, ka man šodien Dievs liek sirdī pastāstīt, kā piedzimt no augšienes. Bet es biju zālē, un es biju cilvēks, kuram vajadzēja dzirdēt, kā piedzimt no augšienes. Un ko šim cilvēkam darīja? Ko tad viņš izdarīja, šis sludinātājs? Viņš pateica konkrēto vārdu, konkrētā situācijā. Ja mēs viņu apturētu, teikt, tu esi pravietis vai kas tu esi, mēs negribam, lai pravietis runā. Bet viņš nesauc jau pravieti, bet viņš vienkārši pateica pravietisku vārdu, un es to dzirdēju, un es pateicoties tam, kļuvu paticīgi cilvēku. Vai arī cits piemērs. Piemēram, Padomju Savienībā es atteicos no armijas zvērsta. Man gandrīz šajā armijas laikā principā nonāvēja un principā atļāva man atbraukt mājās, varētu teikt nomirt, es biju tās pusinvalīds, man bija apdeguši mati, viena acis neredzīga. Un tad bija viena māsa no baptistu draudzes, pienāca man dievkalpojuma laikā un teica, Ivanuša, tu nenomirsi. Lūdzu, aizbrauc uz Ļeņingradu, tur ir tāda baptistu draudze, un mums tur tāds Jākabs Vasiljevičs. Viņš par tevi aizlūgs, un Dievs tev dziedinās. Es nezinu, kāpēc tur aizbraucu. Mēs tajā laikā tā nedomājām pa daudz, bet vienkārši braucām, jo es gribēju dzīvot. Jākavs Vasiljevičs pa mani aizlūdza. Nekas tur nebija tāds īpašs, bet vienkārši aizlūdza par mani. Un pa ceļiem uz mājām man nācās iet uz to un nomazgāt seju. Jo man viss seja bija apdegusi. Bet te, kad es nomazgāju seju, visas rokas man bija pilns ar mirušo ādu. Un pēc pusotra gada bija viss, kas man apdidzis, bija pazudis. Un līdz ar to, principā, es biju gandrīz kā mirs, bet šī vecmāmiņa Līna pateica pravietisku vārdu. Neviens viņu nesauc par pravieti, jo mums nebija tāda priekšstata. Bet pēc būtības viņi bija pravieti. Un šādus
piemērs es varu saukt, ja ne simtiem, tūkstošiem, ļoti daudz tādu piemēru. Ja pravietis ir kā aicinājums, piemēram, uz kādu kalpošanu, tad pravietis gatavo svētos. Piemēram, mēs atvedām cilvēku pie ticības Kristum. Viņš nožēloja savus grēkus, nāca pie Dieva, piedzima no augšienes, saņēma kādu garu dāvanu, saņēma aicinājumu. Kādu un kur? Piemēram, es jautāju cilvēkiem, kas atbrauc uz Kijevu. Un es viņiem jautāju, Dievs tevi atveda vai tu pats atbrauc? Un viņš atbrauc no Ukrainas uz Vāciju. Un es prasu, ko tu atbrauc uz Vāciju? Kāpēc tu esi šeit? Tu esi ticīgs cilvēks, tu esi baptists, tu seko Dievam. Paldies Dievam. Bet kāpēc tu esi šeit? Tev ir kāda svētā gara vadība? Dieva vadība. Un sākās, kā es to saucu par baptistu mēlēm. Neko nevar pateikt, nezinu, ko nozīmē. Bet es saku, tā taču nevar, tas ir dzīvot pēc inerces. Bet tu saki, tev ir personīgas attiecības Jēzus Kristu. Ja tev ir personīgas attiecības Jēzus Kristu, es tev arī personīgi jautāju. Vai viņš tevi šeit atveda, vai tas vienkārši tādas sagadīšanās? Un tagad sāk izjukt ģimene, neizdodas dzīve, uzņēmējdarbība izgāžas, un viņš saprot, ka ielīdz ne tajā purvā. Varbūt jau sākumā vajadzēja uzzināt, kur Dievs man braukt, uz kurien man braukt. Piemēram, šodien es esmu Latvijā ar pilnīgu pārliecību, ka Dievs mani šoreiz šeit ir sūtījis. Bija kāds pravietisks redzējums. Es pats neesmu ar tādu praviešu aicinājumu, bet man ir kādi pravieši apkārt, tādi cilvēki, draugi, kas par mani aizlūdz un iedrošina, saka, brauc, jo mums kungs atklāja, ka tev jābrauc. Tad pravietis palīdz, kā cilvēkam palīdzēt saprast Dievu un sadzirdēt Dievu. Tad pravietis neko jaunu nepasaka. Tā bieži vien problēma harizmātiskajā kustībā, vai arī varbūt kādās vasaras svētku draudzēs, ka visu laiku kaut ko jaunu vajadzētu pravietot. Nē, pravietis konkretizē Dieva gribu konkrētā situācijā. Tas ir pravietis, jo tas vienmēr saistīts ar dzīvi. Jo Bībelē teikts, ka Dievs mūs svētīs, bet kā un uz kurieni, kā un kur, mums vajag saprast šo konkrētību. Un tas ir pravietiskais uzdevums. Labi, ir tādas mazas draudzītes, kur ir 30 cilvēki, piemēram. Tur ir grūti varbūt atrast visus 5 apostoli, pravieti, evaņģēlis, gan skolotāji. Tur arī ir šie 5. Dievs grib viņiem dot šos visus 5. Dievs grib, lai visās draudzēs būtu visi šie 5. Es tikko biju Vācijā. Savā laikā vairāk kā 45 gadu kalpošanā draudzē Dieva valstībā. Vairāk kā 25 draudzes esmu palīdzējis izveidot. Mēs vienmēr sākam no nulles. Un nekad sākumā nebija visi šie 5. Bet mēs vienmēr lūdzam, lai Dievs dod. Lai mūsu vidū izaug, parādās, ko ir devis, vai arī vilka tuvāk cilvēks, kas bija ar šim dāvanam. Līdz ar to es pārnēs, ka tur, kur draudz iet šajā virzienā, Dievs savā žēlastībā, viņš palīdz, un protams, mēs savās draudzēs nesaucam savus draudzes kalpotājus par apostoļiem, praviešiem, jo tas neizklausās pēc baptistiem. Mēs saucam par draudzes vecajiem vai kalpotājiem. Ir teikts, ka apostols Pāvils ielika vecajus draudzē, un presbiteris cits sauc. Tad viņš ielika šos presbiteris, ja draudzes vecajus draudzē, tad tur bija komanda, vadītāja komanda. Viņš neilika tikai vienu par draudzi. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka
Apils Pāvils ielika apustuļus ar šo piecšķautnainu kalpošanu. Jā, un problēma sākās tagad, kad draudze sāk iecelt savus bīskapus. Un viens šis bīskaps garīgais sāka nomainīt šos vecajus. Un viņš pat šo draudzes būtību pat izmainīja. Jā, tāpēc ir ļoti īpaši redzēt, ka tu aizbrauc, piemēram, pat uz Turciju, uz Bizantiju. Tur visur ir arheoloģijas piemēri, kas notika ar draudzēm vēsturē. Тогда, в принципе, если церковь хочет познать эти дары... Tātad, ja draudze grib šīs draudzes ietvaros uzzināt par garu dāvanām, tad viņi var ņemt šādu grāmatu un iecer. Jā, tādās māceklības grupās un studēt šo materiālu. Un lūk, lai Dievs atklāja un parāda. Это правильно. Ну, в день нашего рождения Бог всегда нам дает дары. Bet mūsu jaunpiedzimšanas dienā Dievs vienmēr dod dāvanas. Tas tāpat kā mazs bērns, viņš piedzims, viņš nezina, vai viņš ir puisīts vai meitenīte, bet tā, kad viņš piedzimst, vecāki jau zina un redz. Viņš jau redz, pat pēc viņas sauciena var dzirdēt, kas tas ir piedzimis. Un tāpat arī mūsu jaunpiedzimšanas dienā Dievs dod kādu dāvanu. Ja viņi, teiksim, draudzē nezina šīs dāvanas, tad viņi arī viņas neatpazīst. Piemēram, kad es nācu pie Dieva, man Dievs deva gara atpazīšanas dāvanu. Tā bija vienkārši baptistu draudze, neviens par gara dāvanām nerunāja. Un es sēžos vienu no savām dievkalpojumiem. Un viens draudzes sludina, un viņš stāsta, ko viņš ar Dievu piedzīvojis. Bet iekšpusē man tur viss griežās. Un man ir tāds jūtas, ka viņš melo. Un nerunā patiesību. Neko tādu viņš nav piedzīvojis. Es aizēju pie draudzes mācītāja, nevis šī sludinātāja, bet pie mācītāja. Un es viņam izstāstu, viņš saka, nē, tas tev noteikti kaut kāds dēmons tur rausta. Labi, otro reizi, trešo reizi. Un reiz pats mācītājs draudzes priekšā sāk stāstīt visādas muļķības. Un man ir iekšusē viss griezās, un es mācītājiem saku, tu tiešām biji tas, ko stāstīja? Viņš nosarka. Viņš saka, vēlreiz kaut ko tādu mums pateiksi. Izslēgšu no draudzes. Jo tas, ko mēs nezinām, tas arī nevar būt ieraugāms. Un es saprotu, kad aizbraucot uz Vāciju, tu atklāji, ka tev ir šī gara dāvana. Jā, es gāju Bībeles skolu, kas vispār nebija harizmātiska, bet baptistu Bībeles skolu. Un kaut kādas nodarbību laikā es kaut ko pateicu, kaut ko citu. Un pie manis pienāk pasniedzējs. Viņš saka, Klau, tev ir gara pazīšanas dāvana. Es viņam visu izstāstīju par sevi, ka es to visu laiku sev klusināju šīs sajūtas. Viņš saka, nedrīkst apklusināt. Tātad, ja Dievs deva uz labu darbību. Un jo mums jau draudzē pietrūkst cilvēki, kas izšķir labu no ļauna, mels no patiesība. Kas tad būtu, ja mums draudzē vairs nebūtu šāds dāvanas? Tu arī teici, ka Dievs grib, lai tu esi šajās dienās Latvijā. Un es dzirdēju par šo semināru, kur nosaukums ir Draudze un LGBT. Varbūt nedaudz var pastāstīt, kas tas par semināru un par ko viņš būs? Jā, ļoti interesants tāds pasākums, jo brālis, kurš man uzaicināja, vai kurš grib izveidot tur draudzi, viņš ļoti nopietni veido attiecības ar neticīgiem, un izrādās jums Latvijā ir augoša neticīgo grupa, kas ir humanisti, kas ar rokām kājām ir pret genderisma filozofiju un Eiropas Savienības uzskatiem, ir ļoti pret LGBT. Un ka viņi uzzināja, ka viņam ir kāds paziņa, kurš saprot šīs jautājumas, un ir vēl profesors. Viņi pajautāja, vai es nevarētu atbraukt.
jo tur būs arī neticīgie. Mēs varam ietekmēt sabiedrību kaut kur. Protams, man uzreiz uzrunāja tas, jo es viennozīmīgais pretinieks šai Eiropas Savienības idejai. Par ko būs seminārs? Seminārs būs par šo kustību, no kurienes viņi radās, šis LGBT, tie lesbieši, geji, biseksuāļi, transseksuāļi. Pēc tam vēl ir kas ir kvīri, kas nezinu, no kurienes atbraukuši. Mums Eiropā tagad uzskata vairāk kā 4000 tādu visādu variantu. Viens tur dzieda savu mopēdu, ar savu motociklu dzīvo kopā. Kāds tur ar kaut kādu akmeni dzīvo kopā, jo viņš uzskata, ka akmeņos ir dvēsele, cits tur ar suni sāc dzīvot kopā. Pilns ir 1000 šo variantu. Un nedrīkst viņus tā kā atstumt. Piemēram, izglītības ministrijā Vācijā, publiskajās skolās, tu publiskā skolā, ja, piemēram, kur tu, visur veikt restaurāciju, nedrīkst palikt tikai pie 2 toaletēm. Vajag vēl 3. 3. tas ir invalīdiem? Nē, tas ir priekš 3. Tu vēl nezini, kas tu esi, ne puisis, ne meiteni, tev vajag 3, kura tiem, kas vēl nezin, turien iet. Un līdz ar to, visur, kad bērns piedzimst, viņam visu laiku jau no bērnības sāk tagad mūsdienas mācīt, tu nezini, kas tu esi. Varbūt tu neesi puisis, varbūt tu neesi meiteni. Un nezinu, kas viņš vēl varbūt īstenībā ir. Un tāda psiholoģija ir izveidojusies. Mums bija tāds psihologs slavens Eiropā, Jungs savā laikā. Viņš uzskatīja, ka zemapziņā ir visādi arhetipi. Teiksim, vardes arhetips, pūces arhetips. Un šie arhetipi tā kā mūsu sociālo apziņu veido. Un kad viņš sāk augt, un viņam parādās kaut kāda šī dzimta, kaut kāds dzimums. Nevis tādā tā kā seksualitātes ziņā, bet sociālas kaut kādas piederība dzimuma. Un ne obligāti viņš ir vīrietis vai ne obligāti sieviete. Varbūt viņš ir varde, varbūt pūce vai kaut kas vēl tur. Kaut kas pilnīgi jocīgs. Bet tagad jau valsts sāk uzspiest to. Tu pat nevari gandrīz vienkārši citādāk. Līdz ar to Vācijā visur sāka tagad vērt vaļā kristīgas skolas. Kādreiz kristīgas skolas vienkārši vērt vaļā, bet tagad arī šajās skolās grib ieviest līdzīgu domāšanu. Piemēram, mums bija seminārs ar profesoriem, kad bija oficiālā akreditācija seminārā. Tad valsts pieprasīja parakstīt, ka mēs pieņemsim visus šajā teoloģijas seminārā. Un parasti ir tā, mums baptistiem, mēs parakstām un pēc tam brīnamies, ko mēs tur parakstījām. Pienāca diena pagājušajā gadā, kad teoloģijas skolā iestājās pirmie homoseksuāli. Kā tu tagad viņus no turienes paņems prom, tu pazaudēsi akreditāciju. Ko tagad darīt? Un viss sāka bļaut. Kā tas tā? Ko tagad? Tagad palaidām garām šo kustību. Un tagad kaut ko celties pretī? Vai viendzimumu laulības? Tātad ir Eiropas Savienība veseli projekti sagatavot, lai sāktu pieņemt lēmums, ka var atļaut laulības starp cilvēku un dzīvnieku. Tas ir gender ideoloģija. Piemēram, atnāks draudz cilvēks, šis Helmuts viņu sauc, un izrādās, ka viņš dzīvo bailēs, vientulībā, un izrādās, ka viņš dzīvo īstenībā ar suni kā ar savu sievu. Un tā, kad mēs sākam runāt par viņu, ko tas taču ir grēks dzīvot kopā ar dzīvnieku tādā seksuālā ziņā.
Un viņš saka, tu, ko tad es tad nevaru nākt uz draugu? Saka, nu nāc tikai bez suņa. Un tā ir tāda LGBT kustība, tāda kvīru kustība. Jā, un tā ir tāda izplatīta filozofija visos rietumos. Eiropā, Vācijā, visur viņi bāž iekšā šo domāšanu. Piemēram, priekš kam Ukrainā, kurā ir kara apstākļi, kara stāvoklis ar Krieviju, kāpēc parlamentā tiek pieņemts lēmums par viendzimumu laulībām, kas viņiem nav ko darīt? Viņiem taču ir karš tur. Vai ka viņiem tagad aicina pieņemt atļauju armijā nodarboties homoseksuālām attiecībām? Ko te Ukraiņiem vairs nav ko darīt? No kurienes tas nāk? Tas viss nāk no Eiropas Savienības. Mēs dodam viņiem naudu, bet viņiem ir jāpieņem šie lēmumi. Kāpēc Eiropas Savienībā būtu interesanti kaut kas tāds? Es vienkārši nesaprotu to loģiku. Loģika tā ir vienkārši filozofija, kur mums parādījās 20. gadsimta sākumā. Un 50. gados pagājušajā gadsimtā, tad 20. gadsimtā, viņi kļuva par dzīves filozofiju. Par ko ir runa? Runa ir par pilnīgu cilvēku atbrīvošanos. Nu, piemēram, kādreiz Eiropas Savienība bija diezgan kristīga savienība. Viņi orientējās uz Dievu, par kaut kādām svēto rakstu vērtībām. Tad parādījās humanisms, kas no centra aizveda prom Dievu un ielika cilvēku centrā. Un šo cilvēku filozofija saka, vajag visu pilnībā atbrīvot. Un visi iespējas izmantot. Un zinātne, antropoloģija tagad nodarbojas to, kā palīdzēt šim cilvēkam atbrīvot. Un sāk šī doma, ka sociālās lomas dažādās kultūrās ir dažādām nozīmēm. Piemēram, animismā, jeb šamanismā, kur visa radība ir kaut kāda, viņiem kāda dvēsele, tur, vai tas ir koks vai akmens, tur viņi vienmēr centīsies iegūt zināšanas par eksistenci, un tāpēc viņi centīsies saņemt visu šīs dvēseles, kas tajos priekšmetos ir, un to dara šamaņi. Un tur tās genderisms ir pilnīgi normāli. Kāpēc, lai, teiksim, kristīgās valstīs arī nebūtu šāda šamanisma ideja? Ja tiešām cilvēks sev pilnībā atbrīvot sevī kādu kaut ko īpašu. Kāpēc, lai viņā nevarētu būt kaut kāda cita dvēsele, piemēram, kāda akmens dvēsele? Un sākas pilnīgs muļķības. Atbrīvo it kā šo cilvēku, un tas zinātnē mēģināja pierādīt. Jā. Ir divi cilvēku tipi, vīrietis un sieviete. Jā, bet jo dabai ir kaut kāda savu varianti. Jo dabā taču vienmēr ir bijis vairāk kā tikai divi dzimumi. Pierādīt to neviens nav pierādījis, bet filozofija palika. Un šī filozofija kļuva par galveno filozofiju Eiropas Savienībā. Ja, un arī pat Eiropas institūcijās. Eiropas konstitūcijā centrā ir nevis Dievs, bet cilvēks. Un cilvēkam jāļauj visu izbaudīt, visu piedzīvot. Jādod pilnīgi brīvu cilvēkam. Nu labi, bet draudze un LGBT, kādai draudzei vajadzētu būt attieksmei pret cilvēkiem no LGBT kustības? Nu, mums ar jums, draudzē, vienīgais orientīrs, kas jebkurā jautājumā mums palīdz, tie ir svētie raksti. Mēs izējam no tā, ka Dievs atklāja savu gribu mums svētajos rakstos. Un tāpēc šis jautājums ir diezgan vienkārši. Kā tad Bībele skatās uz homoseksualitāti, uz kvīrisku tādu attieksmi? Kā uz to skatās Bībele? Un vienkārši ir atbilde. Bībele skaidri pretojās. Piemēram, vecajā derībā, tur rakstīts, ja kāds guļ ar kāds vīrietis ar citu vīrieti kā ar sievieti,
tad viņiem abiem nāve paredzēta. Viņu sevi uzņem nāves grēku. Un vecajās darībā vairākās vietās ir teikts, ka homoseksualitāte vai šī ar dzīvniekiem seksuālais grēks, ka tas ir sodāms. Arī 1. korintiešiem 6. nodaļā arī ir rakstīts par kaut ko tam līdzīgu. Un Pāvils nosauc lietas, ja cilvēks to dara, piemēram, zagļi, vai cilvēki, kas ir mankārība, vai cilvēki, kuriem dažādas kaislas vada, teiksim, konkrēts grēki, kas tur nosaukt. Šādi cilvēki nenāks debesu valstībā. Konkrēti to pasaka. Un starp šiem visiem grēcīgiem nodarbiem ir nosaukts arī homoseksualitāte, kaislas dažāda veida. Tātad Bībele skaidri atsakās pieņemt šādu genderu, kvīru tādu stāvokli. Tad šīs teorijas, genderismu teorija un Bībele ir pilnīgi pretstatā. Tāpēc draudze nevar to pieņemt. Bet, kas mums Vācijā notiek? Vācijā ir luterāņu, reformātu, baptistu, arī draudz dažādas, daudz citas draudzes. Vācijā viņas ir gājušas iet šo ceļu. Viņi parakstās zem šīs gender teorijas, ko Eiropas Savienība piedāvā. Kāpēc viņas to dara? Jo viņi lasa Bībeli ar citām acīm. To sauc par pozitīvo hermeneitiku. Viņi lasa Bībeli ar skatu punktu, ko man Bībeli palīdz man tagad. Bet Dievs, mīlošais Dievs, viņš taču neļaus kādam aiziet bojā. Dievs taču neļaus kādam iet bojā. Un otrkārt viņi šo genderu filozofiju skatās it kā no zinātnes skatu punkta. Genderu filozofija saka, ka cilvēks piedzimst par homoseksualitāti, ka bioloģiski tas ir tā noteikts. Bet tas ir muļķības. Neviena zinātne to nav pierādījusi. Taču lasīt Bībeli, kā gribās, tas manā gadījumā izklausās kā noziegums pret svētiem rakstiem. Tātad Dievs mums deva atklāsni, nevis mums pašiem kaut kur jāizdomā kaut kāda atklāšana. Tev tas ir atklāsts, man nav. Vai citam tas ir kaut kāds cits tulkojums. Tad jau tā vairs nav Bībele, ja viens lasa tā, otrs lasa tā. Labi, bet ja šie cilvēki grib iet uz draudzi, grib būt kalpošanās, kā tādos brīžos? Kā vajag izturēties? Es aicinu visus. Bībele taču nevar noslēgties. Draudz nedrīkst noslēgties. Un kā te viņi var uzrunāt zagļus, neaicinot? Viņi nevar aizvērt sev durvis zagļiem vai slepkavām. Draudze ir atvērta visiem cilvēkiem. Taču visi ir aicināti nākt uz draudzi, lai viņi nožēlot grēkus. Un ja cilvēks atnāk uz draudzi, nožēlo grēkus, atdod savu dzīvi Jēzum Kristum, Dievs viņu atbrīvo no zakšanas, atbrīvo no vēlmes slepkavot, atdzīvo no skaudības un no visiem grēcīgām lietām. Un tieši tajā pat skaitā arī homoseksuālists un kvīru attieksmi pret seksualitāti. Tieši tādā pašā sarakstā kā šie pārējie. Ja draudze grib pēc sava prāta, tad pieņemiet gan zagļus, gan krāpniekus, lai viņi jūs regulāri apmāna, ja jums patīk būt apzaktiem. Mēs jau negribam dzīvot sabiedrībā, kur visu laiku bojājas. Un no šī saraksta, ko Pāvils runā apostols, viņi izņēma šo seksuālo it kā grēku un izņēma šo genderu un saka, ka viss šīs lietas ir pārējā. Tātad mēs paši pieņēmām, ka tas ir ok. Jā.
служить тебе, быть членом церкви, mēs viņiem sakam, jūs varat nākt, klausīties evaņģēliju, bet ļaut tev kalpot draudzē, mēs tev nevaram ļaut, jo tev jākļūst par draudzes locekli. Bet par draudzes locekli kļūst nevis tas, kurš vienkārši to grib, bet tas, kur svētais gars viņu izmainīs, kas ir piedzimis no augšienes, un svētais gars tad ieliek tevi draudzē konkrētā vietā. Pat ja es gribētu tevi pieņemt draudzē, ne jau es izveidoju Kristus draudzi, bet svētais gars to dara. Un tāpēc apiet šos jaunpiedzimšanu nav iespējams. Bet cits saka, es jau esmu no augšienes piedzimis, bet ja tu esi no augšienes jau piedzimis, tad tu mīlēsi Jēzu un sekos viņa gribai. Pareizi? Jā, bet man taču viņa prāt pašam jāsaprot. Tad paņēmis, samazinājis Jēzus gribu, palicis zem savām iegribām, un tad sāk sludināt. Bet piedod, to sauc par vienkārši grēku. Ir, protams, cilvēki, kuriem ir homoseksualitāte orientācija, un viņi grib būt brīvi. Varbūt arī tev ir tādas lekcijas par dvēseli kopšanu. Bet kā palīdzēt tiem, kuri grib tikt vaļā no homoseksualitātes grēka? Kā viņam palīdzēt? Vajag saprast. Un šodien seminārā es runāšu par iemesliem, no kurienes parādās šādas tieksmes, no kurienes šis kvīrs mūsos var veidoties. Kāpēc tas tā ir? Un ir vairākas iemesli. Viens no galvenajiem iemesliem ir izglītošana, izglītība, jeb audzināšana. Tas ir vecāku piemērs. Arī šoka piedzīvojumi, dažādi notikumi viņa dzīvē. Arī okulta atkarība. Un tā, ka mēs neredzam šo okulto ietekmi vai atkarību, cilvēks atnāk uz draudzi, nožēlo grēkus. Un tad viņam nedzīvo vairs nekāds dēmons, bet viņam apkārt ir varbūt dēmoni. Kad man bija 6 gadi, mani seksuāli izmantoja sētas puikas. Viņi teica, pataisīsim no tevis meitenīti. Un visu laiku šis manī visu laiku sēdēja. Bet kāpēc viņi pret mani tā izturējās? Pēc tam noskaidrojās, ka viss sākās vēl ātrāk. Es biju maziņš bērns, kad man kādi vecāki aizved pie vienas tantiņas. Un viņi kaut ko tur nobūrās par mani, un šīs bailes visu laiku manī turējās. Un tad, kad es nožēloju grēkus, pabeidzu Bībeles skolu, pabeidzu baptistu semināru, kļuvu par mācītāju, bet šis iekšējās bailes nepazuda. Viņš visu laiku palika manī. Un pienāca diena, un es vienreiz draudzē lasīju lekciju par okultismu. Pieceļās viena tantiņa no manas draudzes, un viņa saka, ja es ar tevi to nebūtu izdarījis, kad tu biji maziņš, tu jau sen būtu nomiris. Un es saku, pagaidi, ko jūs izdarījāt? Pajautāju vecākiem, viss noskaidrojās. Es tajā dienā nokritu uz ceļiem. Es Dievam saku, Dievs, pat ja es uz vietas nomiršu, man nevajag nekādus šādus raganu palīdzības nevajag. Es neko no tā viss negribu. Paņem to projām. Un liekas tā kā Dievs paņem uzreiz šīs bailes, visas homoseksuālās domas paņēma projām, un viss. Un vienmēr ir iemesls, kāpēc zaglis nevar pārstājis zagt, kāpēc melis nespēja pārstāt melot. Vienmēr ir kāds iemesls. Lai noskaidrotu šo iemeslu, vajag diagnozi veikt. Dvēseļkopšana strādā tikai tur, kur mēs zinām, ka ir iemesls. Jūs pazīsiet patiesību, un šī patiesība darīs jūs brīvus, tā Kristus teica. Un šis princips netiek atcelts. Mums Latvijā ir dažādas dvēseļkopšanas kustības, ir Coram Deo, ir reformātiem ir savu, ir katoļiem ir šīs harizmātiskā kustība, ir LL Ministries arī.
Kāds jūsu viedoklis, ja uzskats, kā draudzē izveidot tādu dvēseļkopšanas kalpošanu? Kā attīstīt šo dvēseļkopšanas kalpošanu Latvijā? Piemēram, zem 5 šķautņu kalpošanas dvēseļkopšana ir zem gana. Noteo, paraklezis, tas ir mierinātājs, iedrošinātājs. Tas ir cilvēks, kam Dievs dod konkrēts sapratni, kā paņemt cilvēku iz rokas un izvest viņu brīvībā. Jā, 5-šķautņā kalpošanā par šādu kalpošanu atbild Gans. Ganam ir ne tikai varbūt šīs dāvans, viņa varbūt arī atziņas vārds. Dievs viņam atklāja, kas ar šo cilvēku notiek. Kā šādu kalpošanu izveidot? Es uzskatu, pirmais, kas mums ir vajadzīgs, mums vajag cilvēku, draudzes, aizvest līdz sapratnei par miesas, Kristus miesas kopību. Saprast, tātad, ka katram draudzē ir savs aicinājums, savas dāvanas, lai viņi saprot, kas visā draudzē, kādas dāvanas ir dotas. Piemēram, es nevaru uzaicināt cilvēkus pie sevis uz universitāti, bet mums ir vairāk kā 4000 studenti. Es saku, nāciet, bet lasīt nevajadzēs. Pierakstieties un būsiet mani studenti. Es nevaru tā izdarīt. Man vajag kaut kādas bāzes nosacījumus realizēt. Bet, lai māceklība funkcionētu draudzē, ir vajadzīgs šīs bāzes saprašana. Un lai šī dvēseļkopšana varētu notikt, ir viņa saistīta ar gara dāvanām draudzē. Vai tad nav tā, ka no sākuma jāpalīdz strādāt ar cilvēka raksturu, un pēc tam viņam palīdzēt atklāt dāvanas? Jo reizēm ir cilvēkam ir dāvana, viņš atklāja, viņš sāk kalpot, bet viņa raksturs vēl nav izveidojies. Kā tu redzi? Nu, kā tad rakstīts svētajos rakstos? Dievs ir nolicis savu draudzi par ganu, lai viņš sagatavotu svētos kalpošanas darbam, lai viņi vairs nemētātos mācību vējiem un lai viņi izaugtu visā Kristus augumā. Un tas, ko tas nozīmē, kļūt Kristus rakstura pilnveidot sevī. Līdz ar to arī Pāvils Efeziešiem runā 3. nodaļā. Es lūku savus ceļus Dievu priekšā, lai atjaunotu svētajā garā iekšējā cilvēkā, lai piepildītos visu Kristus mīlestību un visu Dievu pilnību. Kā tad atjaunojas iekšējais cilvēks? Grieķu vārds, kas tur lietots, ir jā, un tas ir vārds, kas ir raksturs. Tātad, kā atjaunojas iekšējais cilvēks ar raksturu palīdzību. Bet kā svētais gars atjauno cilvēkus caur garu dāvanām, ko viņš dod? Tātad viņš sūta cilvēkus, kas ar mums strādās. Tātad šo cilvēku garīgās dāvanas kalpos mums, lai mūs atbrīvotu un atjaunotu. Nu, piemēram, mums draudzē tā. Atnāk cilvēks pie Dieva vai atnāk no citas draudzes pie mums? Atnāk pie mums uz draudzi. Un ja mēs ievērojam, ka viņš nezina, kas viņš ir, nezina savas dāvanas, nezina savu izglītību, pat ja viņš 40 gadus ir kristietis, mēs marš uz māceklības grupiņu. Māceklības grupiņā mēs jaunatgrieztiem un ar visiem kristiešiem mēs risinām šādas jautājumas. Tātad, kas ir grēka nožēla un kas ir piedzimšana no augšienes? Mēs runājam par to, kādam Dievam mēs ticam. Nu, pajautājam mūsu baptistu Baptistovičam, jā, kāda viņam ir dāvana. Jā, un, piemēram, mēs baptistam pajautājam, kādam Dievam
tu tici vai tici trīsvienīgam Dievam. Nu, tas ir viens jautājums. Tad mēs arī runājam, kas ar viņu notika jaunpiedzimšanas dienā. Kāds ir, ka viņš ar vienu garu kristījis par vienu miesu? Ko tas nozīmē, ka svētais gars dod dāvanas, dod kalpošanu, bet Dievs dod spēku, jeb enerģiju grieķu valodā. Ko tas viss nozīmē? Pusgadu ir mums šāds kurs. Saucās šis kurs Dzīve Dievā. Pēc šī kursa šāds ticīgs cilvēks, viņš spēj atbildēt uz bāzes, ja pamatjautājumiem. Viņš varbūt vēl nav kalpotājs, bet viņš zina pamatjautājumus. Viņš zina, uz kuriem viņam orientēties. Viņš sāk saprast, vai viņš ir roka, vai viņš ir deguns Kristus miesā. Kas es esmu Kristus miesā? Un tikko viņš sāk to saprast, un draudz to ieraudzīs, tad mēs šo cilvēku, saprotot, uz ko viņš orientēts, mēs ieliekam māceklības grupiņā, kuru konkrēts vadītājs vada. Piemēram, kopā ar tiem, kuriem ir līdzīgs dāvans, kā viņš atklāja. Un es vienmēr saku, jau pašā sākumā vajag kalpot tur, kur tu zini, ka tevi Dievs tur ielicis. Ja es kalpoju tur, kur Dievs nav aicinājis, tad es tur tikai traucēju. Visu laiku pa kājām maisos. Piemēram, mums bija kāds cilvēks, kāds laiks, kur mēs teicām, visi, kas atnāk pie Dieva, visiem vajag evanģelizēt. Visi sāk, bet visi gribēja būt par mēli. Bet taču, ja Dievs tevi ir radījis par pirkstu, un tu ieliec, un tu esi pirksts, nevis mēli un ieliec mutē, kur tad tur kaut kas varēs kaut ko runāt, ja tu atradīsies mutē, tikai traucīsies. Ja mēs jau sākam noslēgt, bet nedaudz padomāt par evanģelizāciju misiju. Piemēram, ir atmodas Āfrikā, Āzijā un citur. Taču Eiropā. Ir tāda sajūta, ka šeit maz ir atmodas kustības. Taču gribās redzēt, ka cilvēki nāk pie Kristus. Kā, teiksim, Baltijā vai Eiropā draudzes var darīt, lai veiksmīgi aiznest evaņģēliju cilvēkiem, lai viņi to sadzirdētu, saprastu un nākt pie Kristus. Es domāju, ka draudzei vajag atgriezties pie apziņas, ka viņa ir Kristus miesa, un atgriezties tur, kur pats Dievs parāda savu spēka darbošanos. Viņš parāda, kur viņš darbojās. Un līdz ar to, kur draudze var ar rokām kaut ko darīt, sadzirdēt, redzēt. Piemēram, man zvana no lielām firmām cilvēki un saka, profesori, vai jūs nevarat pie mums atbraukt? Mums ir tāda budistu valsts, kurā mums gribam ieviest savu biznesu. Mums vajag redzējumu. Es saku, kāpēc man prasīt? Jūs taču, viņi saka, varat lūgt, jūs taču no Dieva sadzirdēsiet. Mēs gribam saprast, vai ir vērts mums tur visu naudu ieguldīt, lai attīstītu biznesu vai ne. Un to man prasa pasaulīga kompānija. Bet ja pasaulīga kompānija jautā man kaut ko tādu, kāpēc tad draudze neatbild uz šādiem jautājumiem? Un kāpēc pati to nepiedzīvo? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka draudze bieži vien ir kļuvusies par individuālistu kopienu. Tie, kas sevi tik apmierina. Cilvēks atgriežas pie Dieva ar mērķi, lai nonāktu debesīs. Jā. Kāpēc nogriežau grēks, viņam jautā, viņš teiks, lai nenotāk ellē. Protams, ka mēs gribam debesīs, tas jau ir skaidrs. Bet ne jau mēs atgriežamies par grēkiem, lai izglābtu savu ādu. Mēs nākam pie Dieva, lai viņš arī lietotu mūs saviem darbiem, lai viņš parādītu, ko mums darīt. Ja Eiropas un amerikāņu vidē, ja Eiropas un Amerikas kristietība neatgriezīsies un neaizies prom no šīs individuālisma
šīs reliģiskās, vienmēr sev patērējamās, visu priekš sevis patērējamām vajadzībām. Vai kā es ar ukraiņiem, vai imigrantiem, kas atbrauc uz rietumiem, kas sāk vākt visas mantas. Un es viņam jautāju, kāpēc tu vāc tās visas mantas? Vienkārši, lai būtu. Vienkārši, lai būtu. Nevis, lai kaut ko darītu ar to, bet lai būtu. Man vajag. Bet, padomā. Par ko tev vajag? Un parasti atbild, man vajag. Man. Un šis individuālisms, eiro-amerikāniskais, viņš nedod draudzē kustēties. Savukārt tie individuālisti, kas grib, lai tā kā viņi grib, un teiksim, pieņem draudzē mācītāji, kas grib kādu viņi izvēlējušies, viņiem maksā naudu, tāds savu veidu reliģijos menedžeris tiek pieņemts darbā un organizē visu šo reliģisko kopienu. Un tad mēs, man liekas, brīnīsimies, ka nonāksim pie tā kunga, un viņš jautās, ar ko tu nodarbojies šeit virs zemes? Viņš uzdos šo jautājumu. Un es bieži, kad braucu uz draudzēm, un es mēģinu viņam palīdzēt iziet no šī stāvokļa. Es bieži viņam jautāju, draugi, kad pēdējo reizi Dievs ar jums runāja? Un tas, ka jūs tur lūstat savus baptistu lūgšanu, tas ir skaidrs. Bet kad jūs dzirdējāt, ka Dievs uz jums runāja? Piemēram, pie Polijas robežas Vācijā ir tāda vieta Lauzits, kur 15-16 draudzes ir aizvērts baptistiem. Un man uzaicinājās turien aizbraukt, es atbraucu. Brāļi sanāca kopā un es viņam jautāju, kad pēdējo reizi Dievs uz jums runāja? Kā tas ir runāja? Tā, vienkārši. Jūs viņu balsi dzirdējāt? Brāli, mēs taču lasām Bībeli. Nē, es jautāju, vai jums ir personīgas attiecības ar Kristu, vai arī jums ir tāda bezpersoniskas attiecības ar Dievu. Es neprasīju, kad pēdējo reizi, kad jūs runājat ar bibliotēku. Es runāju, kad jums Dievs pēdējo reizi runāja. Un kā viņš uz jums runāja? Un sākas kaut kādas tur vērša dūkšana. Nerunāja viņš uz viņu. Mēs paši ar sevi bieži vien sarunājamies tikai. Saku, bet, brāļi, tas nekam nedara. Vajag atgriezt pie dzīvām attiecībām ar Kristu, ar Dievu. Bet tas nozīmē Svētam garam ļaut veidot mūsu raksturu. Darīsim citādāk. Man viens mācītājs saka, bet tad jau man vajag nožēlot grēkus. Saka, jā, tad nožēlo. No šī reliģiskā menedžmenta, no kura nevienam ne silts, ne augsts ir. Jā, jo ja savādāk neko nemainīs, arī šo draudzi aiztaisīs ciet. Tad principā vajag meklēt Dievu, sadzirdēt viņu un paklausīt viņu. Jā. Klausīties un darīt to, ko viņš saka. Jo viņš taču pats mūs aicina, es taču viņa radījums esmu. Tātad Efeziešiem 2:10, ka viņš ir radījis mūs labiem darbiem, kuros mums būs dzīvot. Ne jau es izdomāju savu dzīvi, ne jau es izdomāju savu kalpošanu, bet viņš to visu jau paredzējis. Un viņš no visas sirds grib, lai es daru to, ko viņš ir man aicinājis. Bet es kaut kā nezinu, kāpēc nezinu. Tad jau laikam es kurls esmu vai dumšs esmu. Vai vienkārši uz sevi vērsts. Jā, un uz sevi vērsts cilvēks ir patiesībā ļoti reliģios. Man ir mana kopiena, man ir savi cilvēki, un vispār lietas Dievs man mierā. Mums laiks ir beidzies, diemžēl. Daudz vēl varētu mēs runāt, bet paldies. Kad jūs šodien esat šeit Latvijā, esat paklausīgi Dievam, un liels prieks redzēt, ka Dievs jūs sūta šeit, tātad mums ir daudz vajadzību. Un lai šis seminārs, kas būs Rīgā, Lubāns 113 notika, klubs Faraons kādreiz tur bija. Mani klases biedri kādreiz tur gāja dejot. Lai Dievs vairāk un vairāk rāda
kā jūs varat dot to, ko viņš jums ir atklājis. Paldies! Paldies par grāmatām! Ja kādi šo grāmatu iegūt, jūs varat Parakletos LV šo grāmatu apskatīt un arī iegūt savu īpašumā. Jā, paldies, Johannes. Svētība, Dainis, svētības jums, draugi, lai Dievs ir ar jums. Un lūdzu, neierobežot viņa svētības. Pieņemiet visu, ko viņš dod. Un to, ko viņš dod, ir pats labākais. Paldies, ka skatījāties. Lai Dievs ir jums līdz nākamajai reizei. Visu labu! Visu labu!